Es šobrīd vadu gandrīz 500 cilvēku lielu pārdošanas komandu. Un mums ir mums ir vairāk aģenti tādi, kuri tiešām ir galvas tiesa tur pārāk par citiem. Ja? Un viņi ģenerē tur 3 reizes vairāk, piemēram, nekā, teiksim, vidējais aģents. Un ir īpaši viens tāds aģents, es vārdu šobrīd nesaukšu speciāli, bet viņš ir tāds, ka viņš jau strādā pie mums arī 13 gadus, un viņš ir tāds leģenda jau. Viņš vienmēr tur ietirgo, serijas 5 reizes vairāk nekā visi citi. Un visi vienmēr man jautā, Klau, var iedot paklausīties viņas sarunas? Var iedot paklausīties viņas sarunas, ko viņš dara savādāk? Kas tur ir? Tur jābūt kaut kam īpašam. Un klausoties tās sarunas, tur nav nekā īpaša. Tur nav. Tātad visi pārdevēji bieži vien man arī jautā, kas ir tā, ko viņš tādu saka, kas ir tā maģiskā frāze, ja? Bet tur nav maģisku frāžu. Pārdošanā nav vienas maģiskas frāzes vai viena teikuma vai kaut kā tāda unikāla, kas ļautu tev pārdot 5 reizes vairāk nekā citiem. Nav. Diemžēl nav. Ja? Lai cik ļoti gribētos, bet tāds nav. Tātad, kas ir panākuma atslēga? Tā nav viena frāze. Tas nav viens teikums. Tas nav kaut kāds unikāls closing jautājums vai vēl kaut kas. Pārdošana ir process. Sakārtots process. Ja? Tātad tā ir numur 1. Klienta atbruņošana pašā sākumā. Tātad pareizie jautājumi, šīs te vajadzības radīšana, vajadzības saprašana. Klientam ir jājūt, ka tu tiešām no sirds mēģini viņam palīdzēt. Nevis nopelnīt komisiju, bet palīdzēt. Tātad visas šīs te lietas, ja? Tātad vajadzības radīšana, trāpīga prezentācija, konkrēti nākamie soļi, ja? Tātad follow up. Viss šis tā ir struktūra, tas ir process, tās ir darbības, kas jāveic katram klientam. Un pats, ko es gribu uzsvērt, teiksim, šis aģents, ko viņš dara savādāk, viņš tiešām ar klientiem to sajūta, ka viņš ir tur priekš viņiem. Viņš tiešām mēģina viņiem palīdzēt. Ja klientam rodās kādas grūtības pēc tam, viņš vienmēr ir tur, lai palīdzētu. Viņš vienmēr ir tur, lai atbalstītu. Viņš vienmēr ir tur, lai risinātu problēmas. Un tieši tāpat arī jums pārdošanā. Ja jūs gribat tātad nopelnīt vairāk, pārdot vairāk, ir jāsakārto šie procesi. Nav viena maģiska frāze, kas jums ļaus pārdot vairāk. Nav. Tātad ir jābūt strukturētiem procesiem. Un klientiem ir jājūt, ka jūs tiešām darat visu, lai viņiem palīdzētu. Viņiem ir jābūt sajūtai, ka jums tiešām rūp. Un tas jums palīdzēs noslēgt daudz vairāk darījumus nekā citiem. Jo, ja viņam būs jāizvēlās starp 2 pārdevējiem, ar kuriem viņš runājas vienam, kuram rūp, savukārt citā uzņēmumā viņš būs runājis tādu, kurš tur vienkārši sūta piedāvājums pa labi, pa kreisi un vienkārši piedāvā cenu, ticiet man, viņš izvēlēsies tādu, kuram tiešām rūp un kuram tiešām viņš jūt, ka viņš var uzticēties. Lūk, tātad atkal jau nav vienas maģiskas frāzes, tas ir process. Un vienmēr viss, kas meklē vienu maģisko frāzi, kaut ko, kas ir tas, ko man vajag izdarīt, lai es pārdotu vairāk, ir jāsakārto pilnīgi visi šie te posmi. Un tas izklausās vienkāršāk, varbūt nekā tas ir, bet patiesībā ar sevi iekļauj ļoti daudz lietas. Ja? Kaut vai tas būs elementāri sarunā, tavs tonis, kā tu izmanto, kā tu runā ar klientu, kādas frāzes tu saki, kā tu saki. Tonalitāte, ja? Smaids, tas viss rada to iespēju, kā klients tevi uztver. Pēc tam, kā tu prezentēsi savu produktu. Prezentācijai produktu jābūt trāpīgai, tādai, kas automātiski atrisina visas klientu problēmas. Prezentācija nav nosaukšana, mēs to varam izdarīt 600 eiro. Tā nav prezentācija. Prezentācijai jābūt trāpīgai. Pēc tam tev ir jāspēj uzbūrt vīziju klienta galvā. Kā tavs produkts vai pakalpojums palīdzēs viņam atrisināt viņa problēmas un kādi būs viņa ieguvumi. Šīs visas lietas kopā, tas viss rada to pārdošanas procesu, kad klientam ir angliski tāds teiciens seamless experience. Tātad viena ļoti svarīga lieta klientam, lai viņš justos apmierināts, ir jābūt. Tātad jautājums bieži jau, kas ir labs klienta servis? Ja? Tātad, kad tu vari teikt, ka klienta servis ir bijis labs, tāds, ka tev nevienā brīdī nav bijis, ir bijusi neskaidrība par to, kāda ir nākamie soļi. Tātad tev pilnīgi vienmēr ir skaidrība par nākamajiem soļiem. Piemēram, ar tevi sazinās pārdevējs, viņš saka, jā, super, ok, tad jums ir pārdošanas saruna, viņš saprats visu, ko jums vajag, ok, super, ok, tad nākamie soļi tādi, es tūlīt sagatavošu piedāvājumu no savas puses, salikšu visas tās pozīcijas, kas jums varētu būt labākās, un precīzi pēc stundas jums pārzvanīšu. Sarunāts, super. Tad ir skaidrība. Tagad bumba ir manā pusē, es iegūstu informāciju, pēc stundas es pārzvanu. Ja pēc stundas tev nav pietiekoši laika, tev vajag vairāk laika, tu pēc stundas pārzvani, saki,
Sveiki, jā, piesarunājušies, pēc stundītes sazināties. Diemžēl nedaudz vairāk laika vajag, lai tomēr noformētu visas šīs lietas, kas man nepieciešams, salikt visu tādā. Dodiet man vēl 30 minūtes, un jums pārzīmēšu. Ja? Super, super. Klients ir informēts, ok, viņš aizņem vairāk laika, viņš man painformēja. Wow, super, ja? Tādas mazas lietas. Pēc tam mēs zvanām, ok, tātad piedāvājums tāds un tāds, ja? Ko tas nozīmē? Jums ir tas un tas, ko jūs iegūsiet no tā, ir tas un tas, ko tas izklausās. Jā, super, ok, labi, ideāli. Ja? Sūtam līgumu, noslēdzam līgumu, perfekti. Tātad, un liela lieta ir pēc pārdošanas servisa, kad mēs noslēdzam kaut kādu darījumu, mēs pēc tam neaizmirstam par klientu. Ļoti svarīgi ir pēc tam būt pieejamam klientam, ja viņam rodās jautājumi, ja viņam rodās problēmas. Tāpēc tas arī viss veido to klienta experience, un ka viņš arī atgriežas pie jums, ja viņam vajadzēs vēlreiz šo pakalpojumu. Tā kā tā, draugi mīļie, nav viena maģiska frāze. Tas ir pārdošanas process, kas sastāv no daudz un dažādām daļām, un katrā no šīm daļām ir arī kaut kāds savs nianses. Tāpēc atceramies, darām labāko, lai sakārtotu visu šo procesu, un katrā no šīm procesa daļām izdarām labāko, ko mēs varam, un jūs būsiet veiksmīgi pārdošanā. Ja gribat uzzināt daudz un dažādas lietas par pārdošanu, vairāk kā 15 stundu saturs pieejams ir Pārdošanas akadēmijas online platformā. Links ir aprakstā. Pievienojies, tur mēs mācāmies, tiekamies iknedēļas Zoomos, ir mākslīgā intelekta rīks un daudz kas cits. Šobrīd jau vairāk kā 300 cilvēku pievienojušies, nepaliec malā, pievienojies arī tu. Čau!